Ja mēs skatāmies, tad ir pieņemsim gan akmens flīzes, gan keramikas flīzes, bet kas ir svarīgi, ražotāji piedāvā lielu formāta, un tāpat arī maza formāta, 1,20 m, 1,20 m, 60 uz 1,20 m, 60 uz 60 m. Pēc sirds patikas. Bet šitas ir kā prints, vai viņš ir kā tas kompozīts, kas viņš skaitās? Nu, redz, tas ir pilnīgi iegrabts, Prints jau būs tikai, virspusītē, ne? Jā, virspusītē. Jo viņi mūsdienās citreiz ir tādi, ka tur ir tik grūti atšķirt jau. Ka viņi ir tik labi kvalitīvi nostrādāti. Jā, tas ir jau arhitektu un dizaineru tāds patikas elements, pēc savas, teiksim, gaumes un patikas izveidot sienu jau, ar konkrētu krāsiņu iestrādi elementiem, un ģeometriskām tām figūrām. Dabīgi kā melna flīzes, bet vēl domāju droši vien, ka roku darbs. Jā. Ļoti var aptvērt katra gauma ir nepieciešami vajadzību, Un droši vien vēl katalogos ir vēl reiz 3 vai reiz 4. Protams, atkal rekurtāli flīze un uzlikts virsū tas elements, lai varētu tepat šūniņā, flīzītes iespējams, Tā Gina ražotājs, viņš arī atšķirās ar to, ja pataustīt, to roku, to struktūriņu. Ļoti tāds elegants, patīkams, Gaismās spēlējās tur viss tāds. Rakstīts, kas caurvijās, Lūk, šādas flīzītes. Tas ir kaut kas neredzēts, Ar tādiem pleķīšiem, Ļoti smuki. Ļoti eleganti. Tad šeit arī te vairāk ir imozīmols, pārstāvēts, un kas ir ļoti tā superīgi. Tad, pieņemsim, šitā ir sienas flīze. Mēs varam parādīt pagriezti, kur ir sienas flīze. Un ir grīdas flīze. Tā kā atkal sienas var, pieņemsim, būt kādā tonī no šīm, vai tas pelēkais, vai brūnīgais, vai bēšais. Un tas kā elements tāds, kā dekoratīvs. Un šis var būt kā dekoratīvs, bet ir iespējams tā kā sakombinēt ar to grīdu. Un katrs elements šis ir parādīts, kāda varētu būt siena, un tieši tāpat, piemēram, šis arī tieši tāpat. Siena un grīda. Siena un grīda, Šito, man liekas, arī var likt, viņu var graizīt un virtuvē likt, kā to tur. Virtuvē, lūk, būs tur vai ne? Un kā virtuves panelīši, tu domā. Panelīši. Jo viņi arī bišķi plānāki, parasti ir bišķiņi tādi. Tad var šos te izmantot, Un arī ļoti eleganti šitie statīvi, ka var izvilkt, apskatīties, salīdzināt, kuru toni tad izvēlēties. Šis tā kā brīsieris. Man kaut kas viens no klientiem pateica, šis tāds ritīgais brīsī. Ir tādi mierīgāki, un šis tāds ritīgais. Tad, lūk, katram, tad ir tiešām pēc sirds patikas un vēlmēm. Šeit ir gan tumšs gaišs, kas ir uzlikts siena. Arī ar struktūriņu. Ļoti patīkami, glancēts. Šeit ir grīda. Un kas ir šiem stendiem ļoti labi, tad te var likt, pielāgot, ko es varētu likt vientonīgu, un te likt virsū un saprast, izjust, kā man tas kopā izskatīsies. Te ir arhitektu stūrītes, kad var izveidot savu konkrētu rakstu, zīmējumu, izmantojot, un viņš būs unikāls tikai tā konkrēta cilvēka veidojums. Rekur tie visi paraudziņi. Reku sveču turītas pieņemsim pie kamīna. Un tonīši un krāsiņas, lūk, te arī ir. Šitam būtu interesanti redzēt kādu katalogu, kāds ir salicis kaut ko, vai kā viņi dod tās idejas. Ir katalogi. Mājaslapā būs jāpaskatās. Šis ir interesanti. Visām Versace, tas ir unikāli. Tas struktūra, raksti. Viņš ir pilnīgi tāds. Un noteikti Versace kaut kur būs nosaukums Versace. Kaut kur būs uzrakstīns. Obligāti. Tas ir viņu tāds zīmodziņš. Uz katras tās flīzes vai uz kaut kā. Būs tas Versace uzrakstīns.
Jā, viņš nav uzkrītošs, bet viņš būs. Ja viņš, pieņemsim, būs 60 uz 60, protams, viņš būs nogriezts tāds, uz katras nebūs. Viņš ir no tāda liela gabala ņemts, un tad tas piegriezums ir taisīts, jā, kur arī paskatīties, kaut kur tas nosaukums būs, jā. Bet ļoti elegants, jā, gan pašas flīzes un dekori, jā, un viņi nāk liela formāta, kā mēs tur arī redzam, tā siena 4. Jā, tā lielā. Jā, tās marmors baltais un melno. Jā, tur ar sača. Te ir ļoti interesanti, jā. Te var izvērsties dizainā, elementos, rakstā, krāsās, ja? Piemēram, ļoti interesanti. Paņemot vienu šo plāksni, ja? Ir tā, ka mēs telpā redzam, ja? Ieliekot konkrēti izmēru flīzīti vai horizontāli vai vertikāli vai izveidojot kā grīdu, ja? Izskatās pilnīgi kaut kas cits, ja? Bet tas ir viena un tā pati kolekcija. Spānija, piemēram, viņiem grīdas visas būs flīzētas, ja? Un bieži vien spīdīgas un slīdīgas, ja? Tāpēc, ka tā nav vannas istaba. Tās ļoti smukas, tādas smalkas. Jā, šitas ļoti interesants. Telpā ārkārtīgi izskatās eleganti. Jā, šis varētu būt elegants tāds. Bet šitie arī vai ir uz privātajiem, lai šis arī vairāk uz tādiem publiskajiem izskatās? Nē, arī privātajā, ieliek. Un šī, pieņemsim, ir bez rakstiņa, ka tu vari kaut kur turpināt. Pa daudz kaut kas. Citiem patīk, kad ritīgi, vai ne? Patīk, ka viņiem visiem ir tāda tekstūriņa, kad var just, ka nav tāds tā kā plakans. Tā ir tā kvalitāte, tā ir tā atšķirība kvalitāte. Es tieši kaut kā gāju garām, es tādu ievēroju, ļoti skaists tāds. Tas lielais mozaīks. Arī var izmantot kā sienas dekoratīvo panelīti virtuvē, gan kā sienu vannas istabā. Tas jau no katra gaumas atkarīgs. Tas ir populāri tagad arī flīzītis. Kas ir tāds unikāls mums, ir šī te kompānija. Sarto dabīgie materiāli, pilīm, muižām. Tādām prestižām telpām, tādām, tā kā lai uztaisītu viņas tādas ar akcentiem. Un šeit pat vecās pils grīdas var renovēt un taisīt, vai sienas, vai elements, vai krāsnes, jau ar konkrētu inkrustāciju. Daudz, Te vienkārši pazust iekšā. Viņš nāk kā gatavs tāds materiāls, kuram ir tā porainība, kur apakšā jāliek vienkārši tas leds. Var likt, var nelikt, vienkārši uzliekot to ledu, tad tādu efektu. Efekts baigais. Ir porains. Un te kā mozaīkā, tu redzi, tad var viņu kombinēt, pats rakstu veidot, Tas man liekas tas pats interesantākais. Tu vari, individualizēt, privātu uztaisīt. Tas tāds vienkārši unikāli, ļoti skaisti. Man tie bēšie brūnie ļoti patīk. Es nevaru. Mēs esam latvieši dabas bērni, Man tie interieri pēdējie arī ir visi tādi smilsts, tādie siltie toņi, Zemes toņi kaut kā, bet gribās arī kaut ko krāsainu kādam izveidot. Redz, te tu akcentu var ielikt iekšā, kādu elementu. Un lūk, kur ir akmens kāpnes, arī ir elementi, ko var izveidot kāpnēs. Akmens kāpnes. Pirmo rādu, man pirmo šo parādīju, un es arī pirmo rādu. Reāli presēti ziedi, lapiņas. Un tad, kad uzlīmē uz sienas, tad aptuveni gadi 5 smaržo tas viss. Parādīšu katalogu. Protams, ir papīra tapets, flizelīna tapets. Dažādas. Ir zin kā, ar šitām tapetēm ir tā, ka viņas tā, kad tu iepasam tajā telpā arī vēlāk, pēc cik gadiem viņas vienkārši, tu negribi viņas aiztikt. Viņas visu laiku tādas arī. Viņas ļoti, arī kvalitatīvs izskats, tu vari saprast, ka tas nav tā kā vienkāršais materiāls. Pilnīgi piekrīt. Es pilnīgi piekrīt, paskaties. Raksti, tas ir kaut kas unikāls, pareizi. Šis ir tāds ilgmūžīgais, ka tu viņu uztaisīsi vienreiz interjerā. Es šaubos, kad arī kāds mainot to interjeru gribēs viņus tā kā aiztikt, ja vien tur nebūs jau kaut kas. Es domāju, Vāgner nams jau nākamai paudzei. Bet mājās, ja kāds tur sev villā kaut kādā ieliek, un tad viņš maina tās mēbeles, bet viņš ticamāk nemainīs, un nemainīs, tas ticamāk to tapeti, viņš atstās viņu. Arī materiāli tā kā uz to pusīt, un uz to pusīt ir līdz pat ekonomiskam galam.
jā, šitie bija high class. Jā. Jā, dažādas lielas izvēles. Gabalos, nevis katalodziņā tikai, ja, bet lielākā plāksnītē, lai to sajūtu iegūtu. Jā. Kolēģīte, kas speciālisti tieši aizkaros, žalūzijās, viss, kas saistīts ar logiem, jā. Tur pieņemsim stangas un iebūvēm, vispārējais. Un kas vēl ir unikāli? Ja ir vēlme tādā pašā krāsā vai tonī, tas ir jābūt dīvānam. Tas ir nopircis savu unikālo, superīgo dīvānu, ko krāsa, neder tur. Vai tu atkal pārvedis jaunajā savējo savu mīļoto dīvānu, galīgi tur neiedars. Tad var pasūtīt audumu, un pāršūt to dīvānu, tanī audumā un krāmīdē arī ir audumi. Pie mums ir pieejams gan lamināta grīdas, vinila grīdas. Paklāja pieejami, jā. Un paklājas ir pieejams gan ruļļos, gan var uztaisīt paklāju pēc izmēra konkrēti, paraugi. Šeit mēs redzam visus paraugus. Iespējamos katrā tanī lādē pēc krāsām, pēc biezuma, pēc nepieciešamības, pēc vajadzības, pēc telpas. Jebkuru, tad aiz šīm kastītēm ir Slapenās. Katalogi, ko mēs tādā konkrētā brīdī, ja kaut kas tieši tas ir vajadzīgs, tad mēs sākam meklēt krāsiņu. Tieši tādam, teiksim, interesē šī tāda tipa materiāla, tas paklājs, un tad tur ir krāsiņas. Vai kurā vietā es gribu likt, vai man tas paklājs ir nepieciešams, pieņemsim, viesistabā vai darbistabā. Tas būs atkarīgs, vai būs rullīši šitam te krēslam, ofisa krēslam. Un tas viss ir atkarīgs no tā, kur man viņu vajag novietot. Tad ir paklāja flīzes, kas ir gabaliņos. Šeit viņas tā kā ir izgrieztas kā paklāja flīzes. Vai nu paraudziņi, vai katalogi. Tā kā ļoti viegli orientēties un saprast, un skatīties. Tad rekur ir tie varianti, ja es viņu gribu kā paklāju, ir iespējama apdare. Vai tāds zamšīgs audumiņš apkārt, vai āda. Tas attiecīgi kādas cilpiņas, makaronu cilpiņas, parastā cilpa, grieztā cilpa, kādi varianti vispār, tā mīkstība, lūk, vai es ar to ofisa krēslu varēšu pabraut, vai es kaut ko sastrēgšu vai traucēs, Tad, lūk, te ir tā apdarīta vairāk. Apdarīt maliņas šeit, ideiski, Tad rekurboēna parketa paraudziņa vēl mums stāv, kas ir mums kuplā skaitā, ko tiešām mēs dodam arhitektiem, dizaineriem uz objektu līdz, lai var pareizo toni un struktūriņu izvēlēt. Katrā šī lādītē arī ir paraugi, un te ir vilnas cilpiņu paklāji, pieņemsim parādīti, Šitie cilpiņi, šitie grieztā cilpiņi. Te ir dabīgais zīds, un te ir sizāls. Sizāls. Šitas ir tas indoor outdoor, kad tev var ārpusē arī būt paklājs. Viņš ir tajā jūras stila, kas ir tas, kā viņš pareizi saucās. Jūras tajā stilā. Un reku raksti un krāsas arī ārkārtīgi daudz un dažādi smalkāki, tad ir biezāki. Rekur rakstiņā, kvadrātiņā, ir ļoti daudz tie varianti, tie pinumi. Vasaras mēmelis, Var kontaktēt, mums mājaslapā viņas visas ir redzams, gan galdi, gan krēsli, un ļoti pieņemamas, pieņemsim galdiņš, kas te mūžīgi kalpos 204 eiro un krēsli 76 eiro. Reku krēslam. Viņam arī dizains. 70, īstenībā dizainīgs tāds. Ļoti. Nevis tas parasti zaļais, kas ir. Bet arī tas cenu līmenis, paskatījās pāri balstiņš un tas tā kā atpūtas. Roku balstiņš. Standarta podi ar, protams, lēnās aizvēršanas vākiem, un tad ir gudrie podi. Tas ir Toto, Japānas, tad te var par to tehnoloģiju no 1917. gada. Tā, pods mani gaida. Podiņš mani gaida. Viņš atverās. Maisītājs uz sensoru, un ūdenīts ļoti skaisti aiziet zem šīs plāksnes, vienkārši tā ierotējot, Eleganta tā vannas istabas sadaļa ar uzliekamām izlietēm, kas arī, rada tādu, man liekas,
sajūtu, jā. Jā, tas ir tas travertīns. Jā, tas ir tas travertīns, kuram varētu spīdēt arī cauri. Var arī ledus, jā. Bet to es tā kā akcentu kaut kādu sienu taisno liktu. Jā. Nu, lūk, un rekur, ja mēs runājam par telpu smaržojošo un aksesuāru, jā, tā kā šeit aksesuāri, kas ir redzami, tie visi ir iegādājumi. Šis tā kā tādā šķietens smaržu veikliņā. Jā. Nu, telpa aromāts, jā, telpa aromāts, viņš ir patiesībā ārkārtīgi svarīgi. Gan virtuves maisītāji redzam, redz rokturītes nav, jā, tad sensoru maisītājs, jā. Tad ir ar krāniņu, kad vienā krānā ir dzeramais un ūdenīts. Standarta stūra dušas kabīne ar bīdāmām. Vai varamām varētu būt šāda, dušas kabīne? Tāda eleganta, minimālisms. Tad var būt arī tā, kad, pieņemsim, es organizēju te WC podstāvu, un es negribu, ka no šīs puses redz kaut ko. Jā, ka redzētu cauri. Romantika. Nu, jā, romantika. Te bija tā, kad vairākus gadus atpakaļ bija 12 dizaineriem dota tā iespēja izvērsties gaumē, vēlmē, noformēt 12 telpas. Tad tas, protams, ir jau kāds laiks krietnes pagājis, un tad ir kaut kas ir izpārdos no ekspozīcijām, kaut kas vēl ir pieejams iegādēji, bet tur, kur jūs redzat tukšumu, tad te būs ekspozīcijas maiņa. Te ir Globo. Principā krāsu paraugi Globo izlietnē. Jā, viņi izstāsta, ka tāda podi māla tāda no sākuma. Tā skaties, vai smuka. Krāsas ļoti smukas. Gan montētājam, gan santehniķim, gan tam pašam klientam varētu parādīt, kā tad iebūvēs tas rāmis, un tā rāmi nosacījumi, jo daudziem tagad ir prasības pēc tā putuplasta, lai tur aizmugurē, pieņemsim, ir telpas, kas nav tāda apkure, kad var kondensāts rasties. Saprat, jā. Nu, tas viss arī klasika. Tas ļoti skaisti iztaisīts arī. Nu, tie dizainera stūrīši, kas ir. Tas skatījums uz konkrētu, varbūt uz dzīvi. Vai Bugatti, vai Porsche. Jā, šī ļoti interesanti no mozaīku flīzītēm. Jā, uztaisīti sienas tā kā akcenti. Un vēl, kas man pašai bija pārsteigums, šī ir tapete, te var redzēt gaismiņas kādreiz bija. Un nokrāsojot, pieņemsim pirmais slānis, tur antracīt vai melns, un šis viss ir tāda bronzīga krāsiņa iet pāri. Roku darbs tāds tā kā. Tāds ļoti, ļoti roku darbs. Dizaineru mīļākā lieta izdomāt savu dizainu flīzēm. No vienas un tās pašas tā paša flīžu elementa var citur aktivizēt. Pievērst uzmanību tam krānam maisītājiem. Tas ir tāds baigais. Mierīga, klasiska, varbūt arī kaut kas mazliet austrumniecisks. Skatoties uz lampu, gaismu un kādu ieliksi dekoru, tā viņš arī pavilks. Smuki. Tās sienas ir smuki izdomāts tādas netradicionāli. Tas ir konkrēta dizainera, tāds noskaņa. Un kā viņš to visu telpā ir redzējis. Šeit tāds modelis kā viesnīcā pareizi varētu būt. Viņš ir tāds kokā, brīvstāvoša vanna, pods bidē, duša, bez nekāda aizlieta, vienkārši vienā telpā. Jo tur tā varētu būt flīze, nevis koks uz grīdas, tieši tādā pašā krāsā kā siena.